šis ir Kinologai runā raidījums numur 3. Mani sauc Sergejs no kinogas.lv. Tāpēc mēs arī šeit esam 3. Leude no Nofilmēs.lv un Udes no Nofilmēs.lv. Un mēs šorīt stāstīsim par trim ziņām. Star Wars, How I Met Your Mother, Amazing Spider-Man, ja sanāks laiks. Zvaigžņu karī, kā es satiku tā mammu un satriecošais. Paldies, Ulu. Zinīgs cilvēks. Jā, un ko mēs arī sāksim ar Zvaigžņu kariem, jo tur ļoti daudz vienkārši ziņu iznāca. Un pirmkārt, galvenā ziņa ir tas, ka J.J. Abrams tomēr filmēs Zvaigžņu karus 7. Pagaidi? Nu, J.J. Abrams nefilmēs, tā ka viņš ne... Kaut arī viņš teica, ka viņš nefilmēs, bet producente Keiterina ienāca ļoti īsais svarkos un pierunāja viņu, ka tomēr vajag dot iespēju, un tāpēc varbūt ne jau 15, jo Abrams, vai kā es viņu drīz saukšu Jar Jar Abrams, viņš nepaspējas līdz 15 gadiem safilmēt, jo viņam arī baigi daudz projektu Mission Impossible vajag producēt, un Star Trek viņš arī droši vien 3. daļu tikai producēs, nevis filmēs. Bet kā jums patīk vispār tā izvēle, un kā jums liekas, kā tas saplūdīs ar Star Wars, Star Trek filmām? Es par izvēli esmu diezgan apmierināta, jo man šķiet, ka Jar Jar Abrams ir tas režisors, kurš pēdējos gados ir ar Star Treku, ar Super 8, ir pierādījis, ka viņš var taisīt šādus sci-fi. Nu, protams, ir ļoti aktuāls tas jautājums, vai nebūs tas pats, kas Star Trek un tā tālāk. Ja Hans Solo lomā nebūs Chris Pines, tad es domāju, ka nebūs kā Star Treks. Tagad jau darbība 7. epizode notiks pēc tam, un par Han Solo mēs vēl izrunāsim, bet... Jā. Es esmu pietiekami apmierināta. Bet tas, ko Lelda minēja, jau visi, kā Star Treks, Super 8, visa pārklāšanās. Man J.J. Abrams ļoti patīk kā režisors, viņš izvilcis Mission Impossible, izvilka no nekurienes faktiski apakais par skatām. No Johna Woo. No Johna Woo viņš izvilka uz J.J. Un tas pats bija ar Star Trek vienkārši, ka pilnīgi rebūtu uztaisīja tādu, kas ir super skatīties, viena no labākajiem gadu popcorn filmām grāvējiem. Un līdz ar to man nebūtu iebildumi pret Zvaigžņu kariem, J.J. Abrams, bet viņam jau ir Star Treks, un es negribu, lai šis viena režisora zīmogs aiziet jau pa vairākām frančīzēm. Ir īpaši tik ļoti līdzīgām, konkurējošam kā Star Trek un Star Wars, kur jau vienmēr divas fanu grupas vienmēr jau cīnās viena ar otru. Tu jau esi fanboys, pilnus sižetu. Un viņiem jau reāli tagad viens režisors, kas apmēram taisīs vienu to pašu. Bet tev Star Trek arī izskaties pēc Star Wars. Tu nevari mainīt režisoru skatījumu tieši tā. Bet zini kā, man patika raksts no Slash film, kur viņi tieši minēja, ka pēc, teiksim, J.J. Abrams kāpēc J.J. vispār izvēlas to filmu, tāpēc, ka viņš droši vien arī cer uzfilmēt kaut ko jaunu, un ka tas būs kaut kāds citādāks, varbūt piezemētāks sižets un stāsts par attiecībām. Bet tad mēs atkal paceļam citu jautājumu, vai Jar Jar Abrams ir tiešām tik talantīgs režisors, ka viņš var uzfilmēt divas konkurējošas frančīzes ar pilnīgi citu skatu? Kas man patīk no tās izvēles, tas, ka J.J. Abrams spēja saglabāt noslēpumu. Un tas būs ļoti aktuāli Star Wars 7. daļai, jo tagad, es nezinu... Kad mēs līdz pēdējiem brīdim nezināsim vispār, par ko būs filma. Bet vēl viena papildus ziņa par Star Warsiem ir par spin-offiem, jo ne tikai būs 3 jaunas daļas, bet būs arī atsevišķas neatkarīgas filmas par slaveniem personāžiem. Un tur savukārt būs 2 pirmās filmas jau paziņotas, Han Solo un Boba Fett. Pie tam tas būs tā laika nevis pēc kaut kur 7. epizodu laika, bet tieši klasiskās triloģijas laika. Vai arī, kā gadījumā ar Han Solo, tad starp klasisko triloģiju un jauno. Pēc varbūt tas viss šitais... You killed my father! Jātāks rokā! Īsumā gaidām lielu Star Wars invāziju vienkārši. Jā. Un vēl būs seriāls. Būs seriāls, kas jau it kā uz jautājumu zīmes pagaidām, bet
Vat par šo man tāda sajūta, ka ir vienkārši atvērta kaut kāda Pandoras lāde, jo vairāk nebūs tik ļoti tā Skywalker ģimene, bet panesīsies viss Galaxy Far Away, tur miljonus tēli, miljonus seriāli, miljonus filmas, tad par katru taisīsim spin-off un man vienkārši liekas, ka tas aizies jau bišķīt absurdā. Man šķiet, ka vienkārši viņi ir saskatījuši, cik ļoti Marvel izvēlk ar saviem Avengers and stuff, un kad cilvēki pavēlkās un tiešām iet un skatās. Un ka viņi mēģinās 5 gados attaisīt apmēram 5 filmas. Kas man ļoti 6 filmas droši vien. Jā. Jo te arī sanāk tā, ka viņi vienkārši citādāk paņēma ar to Marvel, ka Marvel sākumā supervēroņi, katru atsevišķu filmu un tad Avengers kopā. Te būs savukārt Star Wars kopā, 7. epizodes un tad atsevišķi. Bet galvenais jautājums, ko mēs gaidām Han Solo galvenajā lomā, jo Harrison Fordu vajadzēs kaut kā aizvietot un... Kaut ko jaunāku. Vai Harrison Fordu ar specefektiem? Tas būtu drausmīgi. Es īknā par šito riktīgi daudz domāju. Man pirmais bija galvenais, lai neieliek Krisu Painas, jo tas būtu drausmīgi. Nu, tas pārāk, jā. Tas būtu pārāk traki. Tad Zakarija Kvinto? Tas It kā Gordons Levits, bet nē, lai viņš ir mūsu Bet, zin, ko es patiešām gribu, kurš man liekas? Vai tu tikko nospoiloji Batmanu? Un tas, ko es domāju, kas man liekas pat ir bišķīgi līdzīgs jaunam Harrisonam Fordam un kas varētu būt ļoti labs, par kur vēl nav tāds nekāds, ka viņš nav kam piesaistīts, ir mazais Franko, Davis Franko. Viņš būtu ļoti labs. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka viņam ir tāds personāžs arī 21 Jump Street. Jā. Jo viņam ir tāds kā snobby, kā dzirds, bet arī likeable, gandrīz dzirds. Jā, dzirds not so much likeable. Jā, tāpēc es domāju, ka tas noteikti derētu, varbūt viņš ir pārāk jauns. Bet man liekas, viņš vizuāli ir pat diezgan līdzīgs Fordam un, ka viņš... Vizuāli, jā, varētu. Es esmu par to, lai netaisātu Han Solo filmu. Jo atgriežamies atkal No, you didn't. Supervaroņu tēmas. Mums bija X-meni, un tad mums bija Wolverines. Pēc kura atcēlās plānotā Magneto filmu vispār. Jūs saprotat, ar ko tas beigās. Bet būs jaunais Wolverines. Jā, un tu neredzēji to bildu uzvalkā ar nadziņiem. Man pirmā vieta ir Abets. No Community, jo viņš jau Nopietni! Viņš jau spēlēja Juris, viņš bija izcils tajā lomā. Vai ne, viņš varbūt seriālā varētu būt? Es domāju, ka Joseph Gordon-Levitt pirmkārt nav vēl zināms, vai viņš piedalīsies Justice League, vai viņš turpinās piedalīties Batmanos, tāpēc viņam arī franšīzes it kā nav. Viņš noteikti ir spējīgs actor jobs. Viņam ir gan dramatiskais, gan snobby, gan... mēs arī redzēsim Don Jones Addiction, kā viņš uzspēlēs arī kaut kādu jaunu amplua. Tāpēc es Joe labprāt redzētu. Bet es domāju arī vēl viena iespēja, kas saistās ar J.J. Abrams producētu filmu Jeremy Renners, jo viņš ir apmēram tādā vecumā, viņš iedarētos tādā aktiera, tādā tipāžā, salīdzinot atkal ar Mission Impossible, ar The Town, un varbūt viņam nav tās komiskais elements, vai varbūt es necēlos. Bet Mission Impossible viņš bija ļoti forši gikaini komisks. Jā, tāpēc es domāju, ka it īpaši ar viņu saistībā ar J.J. tas varētu notikt. Bet tā kā no otras puses, jūs runājat par tādiem aktieriem, kas faktiski jau ir sev labu karjeru izveidojuši un pazīstam ar ļoti daudzām lomām. Franko, ne? Izņemot viņu un izņemot varbūt Abetu, teiksim, jā. Bet atkal, ja es drīzāk piedāvātu kādu atrast nezinām. Personāžu, kas bija faktiski arī Han Solo tajā laikā Harrison Forda stāsts, kad neviens īsti nezināja. Fair point. Un skatīties Jeremy Renner, ar kuru tev asociējas visādi sapieri un neiespējamā misija un vēl viss kaut kas. Tas netraucēja taisīt Born Legacy un Mission Impossible 4. Un kāds sanāca Born Legacy? Tur bija Nortons, kurš skrēja lietu. Man šķiet, ka sanāca perfekti. Labi, tad Abets, nekas un Dave Franco. How I Met Your Mother.
9. sezona. Un beidzot būs arī beigas. Pateica jau, ka 9. sezona būs pēdējā. Un it īpaši pateica, ka 9. sezona atšķirsies konceptuāli no iepriekšējām. Un droši vien tas arī ziņo mums, ka 8. sezonas beigas varētu būt tā, ka mēs ieraudzīsim jau māti. Bet es visu laiku domāju par to, ko tie nabaga bērni ir tā noziegušies, ka viņiem tik ilgi ir jāsēž un jāklausās viens Tur būs tāda problēma, ka es ceru, ka viņi safilmē vienkārši beigas, jo tie bērni 10 gadus vecāki vienkārši sēž. Es iedomājos, ka apvainosies māte ir, ka pa viņu stāstam viņi nekad nepiemina reāli. Vai ne? Gadus. Reāli. Bet tātad, kas notiek? Pirmkārt, es gribētu jautāt, vai vispār bija vērts tik ilgi vilkt, vai fināls attainos sevi, jo build-up bija pārāk liels, 8 gadus, vai viņi var vispār kaut ko izveidot? Es nezinu, cik var izveidot, bet otrs ir tas, ka cik cilvēkiem jau tas ir apnicis, kuriem nemaz vairs neinteresē, kas notiks beigās. Jā, jo ļoti daudz ir pārtraukuši skatīties, un jāatzīst, ka pašā sākumā, kad viņi sāka rādīt, viņš patiešām bija legend, wait for it, Derry seriāls. Nu, viņš bija krūts ar visu to, kā tu vari piesaistīt sevi ar to, kā tik dažādi parādīts visādas lietas, bet nu vajag mācēt apstāties, Džeki. Jā, bet to neviens seriāls gandrīz nemāk. Izņemot Firefly. Jā, viena sezona. Un runājot par Firefly. Joss Whedons pateica, ka pēc Avengers 2 viņš varētu droši vien uzsumēt arī jaunu sezonu, ja viņam, protams, Vai 8? Vai 8 sezonas? Jā, and a movie. Bet vispār mēs seasons in a movie. runājam par How I Met Your Mother. Bet jā? How I Met... ok. How I Met Your Mother... Vēl viens plus, kas man personīgi ir, ka 9 sezonas, kā mēs redzam, pat Josh Radnors viņam kļuva garlaicīgi, Jā. viņš Jā, sāk viņš par tā režisoru krāsu ņemties vairāk. Viņš Ir ļoti izveidojis palīdzēja. 2 lieliskas filmas Jā. Kurās viņš tēlo Tedu? ar garu Viņš bādu. netēlo tēdu. Ir come on. gan. Nu nav. Ir visu laiku sit caur Tedu. Viņš pat tās pašas drēbes vēl. Come on. Nē, es Tas ir piekrītu, viņa ka stils. tas ir vienkārši viņa stils, un tas ir paša aktieris. Viņš tēlo sevi Džošu Radnoru, nevis viņš tēlo Tedu. Viņš Tad tas daudz, viens un tas pats. man liekas, ka liberal arts, tīpaši viņš daudz gudrāks nekā Ted, jebkā tas jau bijis. Tas tā, katram gadījumam. Bet ne, tas baigi forši, ka šī serijas vienkārši palīdzēja gan Jasonam Segalam, nu varbūt arī mazliet brauc savu uz Muppets karjeru tik. pabīdīt. Jā. Jā, Nu, Līdz Sigals Muppetiem ir man šķiet ļoti ievērojami izcēlis savu Jā. karjeru ar šo seriālu. Nē, bet Par viņu vairs nav jautājumu. Un viņš ir Radnoram, vienīgais. Radnors režisora karjeru. Un Nils Patriks Harris. Nu, Nils Patriks Harris izveidos vienkārši Nils Saviem Patriks Harris smurfiem. vārdu. Jā, Kur viņš, Harold un Kuru, viņš arī filmē. Jā, Sevi, jā, viņš jā, ir tieši viņš, tieši viņš. tā. Viņš var uzrasties vienkārši ne no kurienes Oskaras ceremonijā pateikt, es esmu Nils Patriks Harris un Oskari ir izdevušies. Jā. NBC baigas arī problēmas tagad būs, jo aizversies Office, aizveras jau 30 Rock un How I Met Your Mother aizversies nākamgad un arī Community ir tā kā nu, no uz Parks and jautājumu. Recreation arī nekas labs Un nebūs. tiem arī slikti reitingi, tāpēc viņu vispār visi sitcomi nocēlās. Un, Kas būtībā bija ļoti labi sitcomi, bet viņi nemāk Jā. apstāties. Arī ar Jā. Office viņi nemāk Nu, apstāties. tad varbūt vēl pagarinās How I Met Your Mother pa 2 Ne, bet zini, kā How I Met Your Mother vienkārši bija problēma, ka viņi uzreiz sev noteica to konceptu. Viņam vajadzēja vienkārši atmest 5. sezonu kaut kur un turpināt ar visu māti. Un, nu jā, aizmirst, ka ir tās bijis nosaukums un tad viņi varētu arī izglābt. Jo te viņi visu laiku tā kā būvēja to stāstu un... The Amazing Spider-Man 2. Not so amazing. Not Spider. so Not amazing. very Nu, so un tas bija par pirmo daļu, mēs vēl nezinām par otro. Aha. Bet nē, viņi jau paņēma diezgan foršus aktierus. Jau pirmā daļa bija forši aktieri, kā Michael Sheen un pats Garfields un Emma Stone. Un arī Rhys Ifans arī, es nezinu, viņš bija labs, izņemot, viņš nebija labs Amazing Spider-Man filmā. Bet te būs Paul Giamatti, te būs Jamie Foxx, Django, Felicity Jones un droši vien ar tādu aktieru, es nezinu, ar tādiem aktieriem viņi var izveidot ļoti labu filmu. Te ir vienkārši problēmas, ka viņi, tie galvenie cilvēki, Giamatti un Jamie Foxx, viņi jau spēlēs ļaundarus, tur jau 2 ir un arī Giamatti spēlēs Rhino un Foxx To mēs vēl spēlēs nezinām. Elektro. To mēs
zinām. Sergejs visu zina, jā? Tas, ko mēs nezinām... Vai tad tas nebija uz nezināšanas? Nē, tas viss apstiprinās, bet tas, ko mēs nezinām, ka iespējams, ka Harijs Osborns, kas arī būs filmā, viņš nebūs Green Goblin vai Green Goblins dēls, viņš varētu būt Venoms, kā Marks Webs pateica tādu rumor Twitterī. Un tas atkal trešā sērijas problēma, ka būs 3 ļaunderi, varbūt nebūs 3, bet 2,5 ļaunderi, un tas vienkārši atkal sabojās sižetu un filmu. Tu domā vēl vairāk kā pirmo daļu? Par pirmo daļu Moska Ūden bija daudz, kas sākams, es arī došu viņam vārdu. Nē, es domāju, es vienkārši nezinu, Sergejs ir ļoti excited par Spider-Man turpinājumu. Vai par aktieriem, kā jūs kas dzirdat, jā, Spider-Man turpinājumu. Tomēr, vai varbūt vairāk par aktieriem, jā. Bet man ir tāds jautājums, kam bija vajadzīgi tas reboots, ja viņš pat nebija kā reboots, bet viņš bija vienkārši pirmās Raimi filmas kopija. Nu, ka mēs paņemam citādāk veida ļaundari, citus aktierus un ieliekam tajās pašās situācijās ar tavu pašu sižetu, ar tādiem pašiem personāžiem un pilnīgi neko citu jaunu. Un te es nepiekrītu. Un es vēl citēšu no traileriem un no visām reklāmām, ka ar to, ko jūs nezinājāt, mēs jums pastāstīsim. Un beigās jums nepastāstījāt. Tā bija problēma, jo, cik saprotu, bija diezgan liela sižeta līnija tieši ar vecākiem, un viņa uz ko ļoti spieda reklāmā. Un tur pat bija mums ainas jau safilmētas, un traileris tie bija, bet tad viņi vienkārši izgrieza, un cerams, ka varbūt otrajā būs vairāk uz to pusi. Piemēr, tev kaut ko ir? Man nav ko teikt, man riebās pirmais, es negribu otro. Mēs priecāsimies, ja jūs arī komentāros piemetīsiet savas domas, varbūt, kā jums liekas, vai bija vajadzīgs vai nebija reboots vajadzīgs. Un vai bija vajadzīgs Davida sezona How I Met Your Mother vai nebija, un vai vajag septītos. Un vai vajag Abrams vai nevajag. Mēs tā arī beigsim, to gribi noņemt reku. Jā, Uldi, nekautrējies. Tātad... Mums iesāk mūziku? Nē. Līdz nākamajai nedēļai. Ok, blooper reel, čau! Atā! Tas, ko jūs droši vien vēl pamanījāt, Sergeja Timolinas šodien nav. Mēs viņu aizstījām uz Ameriku, lai viņš dabūja interviju Tarantino, un kamēr nedabūs autografus, viņš neatgriezīsies. Tev mums vajadzēja sākumā pateikt. Jā, mums vajadzēja. Bet mēs par viņu daudz nedomājam. Dievs pasaka čau. Dievs pasaka kaut ko es nezinu. Lūdzu! Mums aiz kameras ir mūsu sponsors Snobs Dirts. Kurš arī parūpējas par visu filmēšanas laukumu. Var iefilmēt ātri. Šitin Snobs Dirts.